Mans sauc Egils, un es esmu digitālā mārketinga speciālists. Kāpēc vispār tas digitālais mārketings ir tāds svarīgs? Un, lai to saprast, padomājiet tādu lietu. Kur jūs tagad esat? Padomājiet, kur jūs skatieties šo video? Un tad padomājiet, kur jūs šo video skatītos pirms 20 gadiem? Visdrīzāk tā būtu televīzija. Tas būtu liela, melna kaste. Kur jūs šo video skatītos pirms 10 gadiem? Visdrīzāk tas būtu dators. Un kādā kvalitātē tas būtu? Visdrīzāk diezgan zemu kvalitāti, ņemot vērā interneta ātrums. Un tagad padomājiet, kur jūs tagad skatieties. Un ir 50% varbūtība, ka jūs skatieties savā mobilajā ierīcē šo video uz ļoti augsts kvalitātes uzstādījumiem. Un tas vienkārši parāda par to, cik strauji tas viss ir attīstījies pēdējos 10-20 gadus. Digitālais mārketings ir kaut kas tāds, kas nepārtraukti attīstās. Un, ja mēs paskatāmies, tad vispār reklāmas industrija ir milzīga. Tie ir 550 miljārdi eiro, kas katru gadu tiek ieguldīti iekšā reklamēšanās industrijā. Ja jūs esat uzņēmējs, tā ir tā vieta, kur jūs varat uzrunāt to auditoriju par lētāku naudu, ātrāk, vieglāk, vienkāršāk. Un jūs varat nopelnīt daudz vairāk klientus. Mums Latvijā nav super liela brīnuma. Sevišķi tagad, kad Facebook ir apsteidzis Draugiem LV, un mēs ejam pa pēdām arī rietumiem, kur ir daudz vairāk attīstījušies. Pasaule attīstās, un ja mēs neattīstīsimies tikpat strauji tā kā pasaule, tad mēs vienkārši zaudēsim to savu pozīciju, un drīz mēs pirksim tikai un vienīgi ārzemju internetu veikalos.